Ja tu bieži jūti nogurumu, enerģijas trūkumu, smagumu sajūtu vai vienkārši besi, ja tev ir kaut kādi izsitumi, zāles vai liekais svars, tad ir pienācis laiks attīrīt savu organismu. Tie ir visi organismu piesārņošanās signāli, kad organisms jautā, saka, toksīni ir par daudz, es vairs netieku galā. Kompānijā, kas jau 25 gadus pasaulē ir numur 1 organisma attīrīšanas jautājumos, ir ļoti skaidri zinātnieku un mediķu izstrādāta koncepcija, kā soli pa solim maksimāli saudzīgi attīrīt savu organismu ar dabas vielām. Tātad attīrīšanas laikā tu iziesi 4 posmus. Pirmais posms ilgst mēnesi. Šajā posmā mēs palīdzam organismam atbrīvoties no uzkrātajiem toksīniem. Šajā laikā mēs arī atbalstam savu gremošanas sistēmu un mācamies dzert pareizu ūdeni pietiekamā daudzumā. Šis bija mans mīļākais posms, jo es uzreiz sajūtu enerģiju un man par to bija liels pārsteigums. Es nezināju, ka kaut ko tādu vispār var gaidīt. Un šī pirmā posma laikā man arī ļoti mazinājās kāra pēc saldumiem. Otrā mēneša programma ir antiparazitārais kurs. Lai arī daudz cilvēki joprojām saka, ka viņiem nevajag attīrīties no parazītiem, ka viņiem nesot parazīti, jo mājās nav mājdzīvnieki, ir ļoti maldīgi tā domāt. Parazīti nav tikai tie garie tārpi, mums visiem zināmie, bet arī vienšūņi, baktērijas un sēnes. Ja tev ir papilomas, loki zem acīm, alerģijas, pārāk mazs svars un vēl patiesībā ļoti daudz pazīmes, kas varētu liecināt, ka tavā organismā dzīvo vēl kāds uz tava rēķina. Un trešais posms ir dziļā zarnu trakta tīrīšana. Šo posmu var iet tikai tad, kad organisms ir sagatavots ar pirmajiem 2 posmiem. Šajā posmā zarnas tiek attīrītas no visiem tiem draņķiem, kas ir uzkrāts gadu garumā, lietojot glutēnu, no visām tām gļotām un visu. Ja jūs redzētu, kā zarnu trakts izskatās no iekšpuses, jūs būtu šokā, kā viņš izskatās piesārņots, diezgan pretīgi, un to visu mēs varam iztīrīt ārā. Šis posms mums dod iespēju, ka mums sāk veidoties, ražoties jaunas, kvalitatīvas cilmes šūnas, kas ir ļoti svarīgi. Neteikšu, ka šis ir viegls posms, bet tas ir nereāli jaudīgs. Mans personīgais rezultāts pēc šī posma – man pazuda celulīts. Man āda palika tik glūda un tik stingra, es tādu nekādu ādu sev nebiju jutusi. Viss nostiepās, palika tāds plakans un slaids, dievīgi vienkārši sajūtas ir pasakainas. Un cilvēkiem pēc šīs programmas sāk mirdzēt acis, to pat nevar izstāstīt, tas ir jāpiedzīvo. Nu, un pēdējais posms, kas ir ļoti, ļoti svarīgs, ko diemžēl nevienmēr cilvēki saprot, viņi sapriecājas par rezultātiem pēc attīrīšanās un aiziet dzīvē atkal vākt visu, ko pēc tam tīrīt. Bet 4. posms ir ļoti, ļoti svarīgs, tas ir šūnu uzturs. Un tas nozīmē, ka pēc organisma iztīrīšanas tas ir jāpabaro ar visu vērtīgo. Un te ir īstais laiks visiem vitamīniem, te ir īstais laiks kvalitatīvam, fantastiskam kolagēnam, te ir īstais laiks šķidrai hialuronskābei, jo nav jēga bakstīt pa dažām vietiņām, ja tu attīrot organismu vari izdzert hialuronskābes kursu un tev pievalkās viss kā vajag. Īsāk sakot, ja esi nomocījies no dzīves un nezinu, ko sākt, sāksim no iekšpuses, attīrīsim organismu un tad tu jutīsi, ka tu vari vairāk un ka tu gribi vairāk. Uzraksti man, kopā mēs izveidosim plānu, kas būtu tev vispiemērotākais. Tiekamies!